Šodien ir 9. pēcoperācijas diena, un jums droši vien visiem interesē, kā gan gāja mūsu pacientei pēc operācijas. Kā zinat, pagājušā trešdienā pacientei tika veikta augstas sarežģītības operācija un pilnībā izņemts audzējs no galvaskausa pārējas ar mugurējo pieeju. Un, kā jau pēc šādām operācijām, sāpes ir diezgan būtiska lieta pirmās pāris dienas pēc šāda veida diezgan nopietnas operācijas. Tātad arī mūsu pacientei šīs sāpes, protams, bija, un viņai tika dotas, un viņa saņēma pretsāpju medikamentus, kas šo problēmu atrisināja. Nākamā dienā pēc operācijas pacientei tika veikts kontroles magnētiskās rezonanses izmeklējums, kurš apstiprināja divas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Pirmā lieta ir tāda, ka audzējs ir izdalīts pilnībā, un otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, ka nav nekāda muguras smadzeņu bojājuma, ko varētu redzēt bildēs. Tātad šīs abas lietas tika apstiprinātas, un tas mums deva arī pārliecību par sekmīgu pēcoperācijas periodu. Otra lieta, ka šāda operācija ir, protams, diezgan liela trauma arī organismam. Tā ir diezgan nopietna operācija, un atkopšanās pēc šāda veida operācijas nenotiek gluži vienā dienā. Un līdz ar to, kā jau sagaidāms, tad pirmās dažas dienas pacienti pēc operācijas nejūtās, teiksim, populāri izsakoties, nejūtās lieliski. Ja? Viņai bija zināmas grūtības ar staigāšanu, viņai vajadzēja palīga līdzekļus staigāšanai, viņai bija grūtības mobilizēties. Bet visādi citādi nekādu būtisku problēmu ar pacientu nebija. Ar katru dienu pacienta kļuva arvien spēcīgāk un spēcīgāk, staigāja arvien labāk un labāk, un arvien sāpes mazinājās. Pēdējo reizi es esmu pacientu redzējis vakar, kas ir 8. pēcoperācijas diena. Paciente ieradās ļoti labā veselības stāvoklī, ieradās ar brašā gaitā. Sūdzības par sāpēm operācijas apvidū ir praktiski izzudušas, un viņa jūtās, varētu teikt, lieliski. Paciente bija ļoti priecīga, daudz smaidīja un bija gatava doties jau uz māju pusi. Un šodien pacientei ir lidojums uz māju pusi, tātad viņa lido vairākos etapos. Pirmais lidojums ir uz Nīderlandi un tālāk jau uz Lībiju.